Ko tā kā Ukrainas armijai frontē situācija pasliktinās ļoti strauji pie Pokrovskas, tāda situācija bija vakar apmēram uz rīta pusi, tāda viņa jau ir šodien, situācija strauji mainās, tad jums vajag jaunus argumentus, un Kieva 3 dienās jums vairs nederēs, tagad jums ir jauns arguments, Kieva 4 stundās. They would have been in Kiev in 4 hours. Un ziniet, es ļoti labi saprastu, ja tādas lietas, pieņemsim, runā kaut kādi TikTok destruktīvie troļļi, patrioti un visi pārējie, tos es saprotu. Bet, kad tādu lietu runā valsts galva, Latvijas valsts galva, tad man rodās jautājums, kas tajā galvā jums ir iekšā jaunās vienotības siliņa. Jo to nekad nav teicis neviena Krievijas amatpersona, neviens oficiālais pārstāvis, To pateica ģenerālis Mailīs 5. februārī 22. gadā, ja Krievija izmantotu visu savu militāro potenciālu, Kieva kristu 3 dienās, bet Krievija izmantoja de facto 10%. Nožēlojami siliņi, tik tiešām nožēlojami. Krievijas agresiju var uzvarēt. Ak jā, un neiesaku jums tagot politiķus un politiskās partijas viņiem nērtos izteicienos, jo tie video neiet. Sagadīšanās var būt, lai jauka jums šī diena.